Ko tad nozīmē tā podziņa, kas ir tas, ko mūsu klienti parasti meklē? Tas, ko mūsu klienti visbiežāk saka, ir par to, ka jā, mēs paskatījāmies veikalos, jā, mēs aizgājām varbūt arī pie kāda juveliera, un patiesībā ir tā, ka tas, ko mēs sagaidām, ka mums atnāks un kaut ko ieteiks vai atradīs kaut kādu risinājumu tieši mums, izdarīs tā, ka tie gradzeni būs mūsu. Tas, ko mūsu klienti saka par mums, ar ko mēs atšķiramies, ir divas pieejas, kā var skatīties uz laulību gradzenu izvēli. Pirmā pieeja ir no tehniskiem parametriem, no dizaina, no kaut kā tāda viedokļa. Tas ir labs veids, ja jums ir kaut kas jums patīk, ja jūs zināt, kas ir tas, ko jūs nāsājat, jūs esat paši gradzenu nāsātāji, jums jau ir skaidrs, kādā veidā tam būtu jāizskatās. Un visbiežāk, starp citu, Latvijā ir tā, ka gradzenu ikdienā tiek nāsāti rati vai daži. Labākajā gadījumā meitenēm komplekts, kas ir vīriešiem, ja, tas ir namēja gradzens, varbūt žetonu vakara gradzens, ja tāds ir vai uztaisīts vai saglabājies. Un tā nav šī te doma par to, kā būtu jāizskatās klasiskam gradzenam, kāda viņi ir un kas un kā notiekās un tā. Un tad vienā brīdī ir tā kā skaidrs cilvēkiem, kas ir tas, ko viņi, vai pāriem, kas ir tas, ko viņi nevēlas. Toties nav skaidrības par to, kas ir tas, ko viņi vēlētos un kādā veidā viņi to vēlētos dabūt. Tad, kad mēs runājam par odziņu, ja, vai par šo izvēli, ir stingri vieglāk, mūsuprāt, un efektīvāk izvēlēties laulību gradzenus no kaut kāda simbolisma viedokļa un izdomāt un uzdot jautājumus pašiem sev, kas ir tas, ko jūs ar šiem te gradzeniem vēlaties pateikt viens otram. Priekš kam jūs tos nesāsiet un ko jums tas nozīmē. Tad viss kļūst drusciņi raitāk un skaidrāk. Tas ir arī tas, kā mēs vienmēr mēģinām atrast to veidu, nostīt, nointervēt. Tās mūsu asociācijas, kas mums ir, tas nav tikai par gravējumu, tas ir arī par gradzenu dizainu. Ietvert to iekšā mūsu klientu gradzenos un izdarīt tā, lai tas būtu interesanti, feini un atbilstoši. Un klienti varētu teikt, jā, tie ir mūsu gradzeni, tie ir mūsu laulību gradzeni, tie ir personalizēti mums un tas ir kaut kas īpašs tieši mums. Kāda ir mūsu pieeja laulību gradzenu gravēšanas ideju radīšanas procesam? Tās ir asociācijas. Ja cilvēki atnāk un pasaka par to, ka Klaud, mēs gribam tikai vārdus un datumus. Mūsu motivācija ir, ja mēs pazaudējam gradzenus, tad mēs varam sludinājumā uzrakstīt, kāds tad bija iekšējais gravējums, lai varētu pateikt, ka tie ir mūsējie gradzeni. Protams, ka mēs arī šādi gravējam. Ir daudzas opcijas, ka mēs varam taisīt klasisko gravējumu, kas ir ar ģilni vai štiheli. Var taisīt arī lāzeru gravējumu, to mēs izmantojam tad, kad mēs gribam parādīt kaut kādas sīkākas vai smalkākas detaļas, kuras ar štiheli ir, vai ar roku uzgravēt ir gandrīz vai neiespējami, lai tas būtu saredzams un patiešām arī simetrisks. Tad ir tās pirmās asociācijas, kas mums nāk. Ir daudz dažādi stāsti, kā mēs apspēlējam, varbūt vietas, kur tiekās, vārdi jūsu rokrakstā, kā jūs paši izvēlaties, ir vēl tās lietas, kuras mēs skatāmies, tie varbūt arī zīmējumi. Vēlreiz atgriežoties pie šī te jautājuma, tad mēs nonākam pie šīm idejām. Tā ir saruna kopā ar pāri, kurā mums veidojās kaut kādas asociācijas, un mēs varam tad idejas paģenerēt un jau piedāvāt pirmos kaut kādus variantus. Un pat, ja tie būs jūsu vārdi un datums, tad mēs izdomāsim, kā to uztaisīt vai ierakstīt tā, lai tas būtu super personalizēti tieši jums. Cik daudz pārim ir jāiesaistās gravējuma radīšanas procesā un vai uzklausām arī viņu idejas? Jā. Par procesu un cik daudz jāiesaistās, jo vairāk jūs iesaistaties, jo personalizētāk gradzeni jums beigās būs, un jūs zināsiet, ka jūs esat tie, kas to ir izdomājuši, izlolojuši, un tad jūs atceraties un saprotat to ideju. Ja mēs skatāmies par iesaistes laiku, šeit es gribētu laikam nodalīt divu veidu klientus. Ir klienti, kas akceptē virzienu un paļaujās uz mums. Ir klienti, kas drīzāk vēlas nokontrolēt visu no sākuma līdz beigām. Nav tā, ka mēs ar kādiem klientiem strādājam labāk vai efektīvāk vai sliktāk vai vēl kaut kā. Nē, mēs apmēram saprotam un priekš sevis nosacīt tipējam. Jā, šie klienti vēlas kontrolēt visu paši, tad mēs tādā veidā arī strādājam, ka patiešām katrs posms tiek saskaņots tā, lai pēc iespējas precīzāk var uzreiz arī apskatīties un dabūt to rezultātu, ko klienti ir iedomājušies. No tā ir arī, starp citu, atkarīgs iesaistes laiks. Gravējumu saskaņošana var arī būt ilgāk kā pusgads un tā kaut kā. Ja jums patīk kontrolēt procesu un iesaistīties procesā, tad ļoti iespējams, ka jums ir vērts rēķināt nevis pusotru vai 2 mēnešus, bet gan ilgāku laiku, pieņemsim pusgadu
pusgadu vai pat gadu gradzenu izgatavošanai. Jūsu kā klientu idejas mēs arī uzklausām. Mēs nepiedāvājam neko, kamēr mēs nesaprotam, kas ir tas, priekš kam jūs vēlaties šos gradzenus, ko jūs ar tiem viens otram vai arī sev vēlaties pateikt. Ja? Es esmu starp citu dzirdējis šo, ka atnāk pie jubilieriem, ko visbiežāk gravē. Vārdus, iniciāļus, mīļvārdiņus, vārdus un datumus. Laikam tas arī viss gravē ļoti daudzas lietas. Var iegravēt entās lietas, sākot ar, tā kā mums bija drifteru projekts ar riepu nospiedumiem iekšpusē, tie var būt jūsu pirkstu nospiedumi, entajās sirsniņās bezgalības zīmēs vai vēl kaut kādās lietās. Tikpat labi tie var būt stāsti, piktogrammas un vēl. Galvenais, lai tas ir pamatojoties uz to, ko jūs sakat. Un, jā, tad šīs sinerģijas rezultātā patiešām mēs varam panākt vislabāko gan ideju, gan arī izpildījumu. Starp citu arī tad, kad cilvēki atnāk ar savām idejām, pasaka par to, ka mēs jau zinām, kas ir tas, ko mēs vēlamies. Dažreiz ir tā, ka tā ideja ir tik pārdomāta un jau nostrādāta, ja, ka tur nav neko, ko pielikt, neatņemt. Vienkārši sarēķinām tā, lai tas pēc iespējas labāk izskatās. Un, jā, mūsu izpildījums, tad jūsu ideja faktiski tā ir tā lieta, ar ko mēs varam lepoties un ko arī mūsu klienti uzsaka. Kādi ir biežākie motīvi, ko izvēlas pāri un kā mēs nodrošinām to, ka gravējums beigās ir patiešām unikāls, pielāgos tieši konkrētiem pārim. Par šo te otro pat nezinu, kā sākt atbildēt. Runājot par motīvu, nekad nebiju iedomājies, ka motīvs ir kaut kas tāds, ko varētu grupēt vai kaut kādā veidā segmentēt. Jo vairāk es esmu šajā laulību gradzenu radīšanas jomā un arī procesā iesaistīts, jo vairāk es saprotu, ka es ar katru klientu pat tiešām vēlos kaut kādā veidā, lai tas būtu viņa stāsts, unikalitāte un nav tādas grupas, kā mēs varētu sagrupēt. Piemēram, rokrakstā savs un otras pusītes vārds, noteikti šriftos datumi. Nav tāds visbiežākais gravējumu veids, izņemot vārdus, laikam tos gan visbiežāk tā kā liek, bet arī ne visur, un jo tālāk, jo mazāk ir šī te daļa. Laikam tā ir mūsu tāda specifika un arī mūsu piedāvājums un tas, ko mēs protam. Jā, mēs varam atrast to attiecību sāli un to būtību, ietvert to gravējumā un arī piedāvāt faktiski mūsu klientiem kaut ko neparastu, to, ko citur sagaida gradzenu ražotāji no viņiem pašiem. Kāpēc gravējums ir unikāls? Tāpēc, kad mēs to taisam ar jums un priekš jums, jūsu gradzenos, un tā ir tā lieta, kas jums būs, un jūs sapratīsiet un zināsiet, uzmetot aci, ka jā, kas ir tas, kā tas bija, no kā tas cēlies un kāpēc tieši šāds te gravējums ir jūsu laulību gradzenos. Vai ir kādi ierobežojumi, ja runājam par gravējumiem un tehnikām? Mēs izmantojam visbiežāk divu veidu gravējumus. Klasiskais ar štiheli. Šāds te viņš izskatās. Tas griezums izskatās apmēram šādi. Ir izuļo, mircu. Tur gan ir ierobežojums, ir kaut kādi fonti, kas labi izskatās, ir kaut kādas savas lietas, kas ir būtiskas. Gradzenā tāpat nav daudz vietas, kur izpausties. Ja? Plāksnītes jau nav lielas, bet viņas vismaz ir centimetros. Ja mēs runājam par gradzenu, tad vidēji tie ir kaut kādi 5-6 mm, kurus mēs taisām. Iegriezt kaut ko lielu, smalku ir samērā sarežģīti. Tīpaši ir akmeņi, tur arī būs urbumi tiekšpusē. Vēl ir arī provis iesists valsts provis birojā. Ar to ir arī jārēķinās, ka tas vēl samazina šo te gradzenā garumu vai laukumu, uz kura iespējams kaut ko ir sagravēt. Rūpējamies, lai gravējums būtu lasāms. Ja ir 2 mm plats gradzens un grib ierakstīt 4 rindi, visdrīzāk mēs iespējams, kad atrunāsim. Vai arī vismaz pabrīdināsim par to, ka tas būs jālasa ar palielināmo vismaz, bet visdrīzāk zem mikroskopa. Ja? Tie ir tie ierobežojumi, par kuriem varbūt ir vērts padomāt, bet mēs tos parasti ar klientiem jau skaņošanas procesā redzam, un cilvēki starpmērīšanā jau saprot apmēram, kāds ir viņu gradzens, cik plats un kāds izskatās, kā patiešām tie 2 vai 3 mm platums izskatās, vēl arī ar komfortu fit iekšpusē. Un kas ir tas, ko tur var izdarīt, ko nevar izdarīt, un tā kaut kā. Tā kā mazākais gravējums, ko es esmu taisījis, kā reiz bija kaut kādi virs 2 mm,
platumā mums bija jāiegravē čiekuriņš. Es ar savu redzi, ja es zinu, ka tas ir čiekuriņš, tad ja es varu atpazīt. Ja man nepateiktu, ka tas ir čiekuriņš, tad es padomātu par to, ka vienkārši tāds melnumiņš. Tā ir tā lieta, iespējams, kad ar ko būtu jārēķinās, tad, kad mēs runājam par ierobežojumiem. Ar lāzergravējumu var uztaisīt smalkumus, ar klasisko var dabūt to klasiskā gravējuma spīdīgumu, tādu vizuļojumu. Cik ilgmūžīgi vai noturīgi ir šie gravējumi? Mūsu izvēlētais lāzergravējums, gan ar dzilni veiktais klasiskais gravējums, cik dziļi tiek iegriezts, ir diezgan līdzīgā dziļumā. Protams, ka nekas nav mūžīgs no vienas puses, no otras puses. Es vēl neesmu redzējis nevienu gradzenu uz apkopi pa pēdējiem gadiem 8, ka būtu pazudis vai izbalējis un tā. Esmu redzējis Latvijas laika gradzenus ar gravējumiem. Jā, viņi arī ir pabalējuši, bet viņiem ir šobrīd ap 100 gadiem šiem te gradzeniem. Jā, varbūt viņus nenāsāja visu laiku, bet viņi ir lasāmi, tur var saprast, kas un kā. Un jā, tie ir taisīti klasiskie un ar dzilni. Tad, kad gravētāji nokļūdās, lāzergravēšanā, tad, lai izlabotu šo kļūdu, faktiski dažreiz ir vieglāk gradzenu pārtaisīt nekā izpucēt laukā vai izvīlēt šo gravējumu, nesabājājot gradzena ģeometriju. Es teiktu par to, ka tas ir pietiekami ilgmūžīgi, pietiekami droši. Tas paliks, būs izlasāms un būs arī saprotams. Protams, ka gradzeni gan no iekšpuses, gan no ārpuses, viņi atšķirsies pēc nēsāšanas, un tas ir pilnīgi ok, jo rokas ir pietiekami abrazīvā vidē. Ir ļoti sarežģīti viņus uzturēt tādus, tā kā mēs viņus atdodam, tikpat sapucētus, tikpat spožus. Par to nebūtu jāstraucās. Ja jums liekas, ka jums ir ideja, un jūs vēlaties šo ideju kaut kādā veidā dabūt iekšā savos gradzenos, bet nezināt, kā to izdarīt labāk, mums vienmēr ir bezmaksas konsultācijas, kur jūs varat pieteikties, un mēs noteikti atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Tas viens. Ja jūs gribat sev personalizēt uz gradzenus ar gravējumu, bet jūs nezināt, kas ir tas, ko jūs vēlaties tur iegravēt, tad pieskieties uz bezmaksas konsultāciju vai uz gradzeniem ar stāstu. Mēs padomāsim, pagrozīsim un atradīsim iespējams labāko dizainu, labāko tekstu, tā lai patiešām jūsu gravējums būtu personalizēts, jums tuvs un rezonētu ar tām vērtībām, kas jums ir būtiskas. Tiekamies tad nākamajā laivā. Tā.